Tātad mēs pašlaik atrodamies Tehniskās jaunatnes namā, Annas 2. Un animācijas pulciņš šeit notiek jau 10 gadus. Audzēkņi ir no 5 gadu vecuma līdz 30 gadu vecumam. Ir zīmētās filmas, ir aplikācija filmas, ir leļu filmas, plastilīna leļu filmas. Aplikācijas var būt ļoti dažādākas. Mums viena brīnišķīga filma bija no tamborētām lelītēm. Ja? Ļoti būtiski ir tas, kad jaunieši un bērni šeit iegūst tādu diezgan labu izglītību, lai darbotos jau profesionālās studijās. Tātad Arķems kosmatizējuši aizmugurē. Pagājušajā gadā dabūja īsfilmu festivālā 2 Annas 1. vietu Zaļajās Annās. Tātad 13 gadu vecumā ar savu pirmo nopietno filmu viņš jau dabūja 1. vietu. Es esmu Arķems, es biju taisījis tēlus un arī animēju viņus. Es biju režisors šai multenei. Īstenībā sakot, šīs multenes plastilīna daļai. Es viņu taisu no plastilīna, viņam ir skelets no metāla, un viņš varu kustēt šitā, bet viņa ātri bojājas. Vienu kadru nobildējam, tad mazliet pakustinām to tēlu, vēl vienu kadru nobildējam, un pēc tam montāžas programma visu to liekam kopā. Es saku, varbūt ar flešu, bet tas bija vēl skolā un pulciņā. Kad es saku, tad vēl flešā tā kā nebija. Man bija tāds blociņš, un tur es lapu maliņas zīmēju cilvēciņus, un kad pēc tam pašķērs tas lapas, var redzēt multiņu. Mani sauc Anna, un es animēju multiņu. Piemēram, tagad mums ir projekts tāds, ka es esmu izdomājusi scenāriju vairāk priekš vecākiem, lai viņi saprot, kas notiek pusauģu vecumā ar viņu bērniem. Mani sauc Anna, es esmu animators. Es jau uzdarīju 4 multenes. Man ļoti patīk zīmēt, un man bija ļoti daudz kādas idejas. Ja viens kā varonis, un es gribēju to, lai viņš dzīvotu. Man sauc Kristiāna, un es te jau darbojos 1 gadu. Man sauc Aleksandrs, es jau tā viņai tā līdzi atnācu, un tad viss notika. Es taisu jau 2. multeni. Viena man ir no plastilīna, un otra zīmētā, tagad es taisu zīmēto. Es visi ierunāju, tā, un viņa jau 2. taisa no manis ir tā dzējoļi, kas tur baigi labs skaitās. Tā forši, viss te taisīt, ierunāt un tā tālāk. Dažreiz garlaicīgi paliek, bet tas jau ir vajadzīgs, lai to visu uztaisītu. Un tad skaties, ka wow, forši un tad tā. Ko es gan varētu pateikt? Taisiet multeni.